Daugavpils Universitātes ziņas. Jau 7. gadu Latvijā septembra beidzamajā pīkdienā notiek pasaucīns Zinātnieku nakts, ko organizē Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Augšskolām zinātniskajiem institūtiem. 6. gadu pasaucīnī dasadalās arī Daugavpils Universitāte. Ideja tam ito gada 28. septembrī no 17 līdz 22 parādis īlā vins, teik aicinots īka vins interesants īsasaistētīs aktivitātēs i palikt par zinātnieku. Ito gada pasaucīņa tēma ir stosts par enerģiju, dēļ tam Zinātnieku nakts laikā Daugavpils Universitātē varēs dazinot par to, cik zaļa ir saules enerģija, kā enerģija veidojās augūs, i kur to pīlītot, kāda ir cilvēka enerģija, i kā to aprieķinot, kā arī to, kur ir cilvēka vīta enerģijas ķēdā. Kad noskaidrotu vaicojumus, kas saistīti ar alternatīvu enerģijas veidu meklēšanu, i novērtiešanu, kā arī esošo dabas resursu saglabošanu, pasaucīņa apmeklētoji tiks gaidīti atklātajā lekcijā Enerģija kā galvenais 21. gadsimta izaicinājums. Bet tī, kuri gribēs porunot Latvijas identitātes vaicojumus, tiks aicinoti kopā ar Latvijas rakstniekiem Daugavpils Universitātes docētojiem dasadalītīs diskusijā Intelektuālo sinerģija. Pasaucīns Zinātnieku nakts tiek organizēts Eiropas komisijas 7. ietveru programmas atbalstītoju finansēto projekta The Energy Story ietveros. Itamā gadā tas notiks 8 Latvijas pilsētos vienlaicīgai. Papildus informācija par Zinātnieku nakts aktivitātēm Daugavpils Universitātē atrunama universitātes sātislapā www.du.lv. Savu darbības sezonu Daugavpils Universitātē uzsāk humanitāros fakultātes jauniešu interešu izglītības skola Humanitāro akadēmija jauniešiem. Līdz 6. oktobram tiek aicinoti Latvijas jaunieši dassacītīs aplicībā programmā Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnē. Humanitārajā akadēmijā jauniešiem tiek aicinoti dassacītīs gan tī jaunieši, kas jau vicījās skolā programmas 1. un 2. aplicību gadā, gan jauni interesanti. Jauniešu interešu izglītības skola Humanitāro akadēmijā jauniešiem Daugavpils Universitātes humanitārajā fakultātē izveidota 2010. gadā. Jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. Humanitāro akadēmijā jauniešiem aicināja uz aizraujošu lekciju i praktisku nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10. līdz 12. klašu skolānus, orotškolu audziekņus ir citus jauniešus, kuri padziļināti interesējās par humanitārajām zinātnēm. Par katru humanitāros akadēmijas jauniešiem apvīcēbu gadu ir vairāk nekā 50% apmeklētu nodarbību jauniešu saņem certifikātu. Tas sniedz priekšrocību 10 papildus punktus stojotīs Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes studiju programmos. Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasēja praktiskos nodarbības vada kompetenti ierudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki un Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes docētoji. Humanitāros akadēmijas jauniešiem aizbildnis ir režisors Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, 3 zvaigžņu ordeņa kavalīrs Jons Streičs. Akadēmijas darbu vada Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima. Par dassacīšanos humanitārajai akadēmijai jauniešiem i par citām Daugavpils Universitātes aktualitātēm var lasīt universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.